Čau šajā skaistajā dienā. Tātad atkal 2 brīvdienas. It kā bija iespēja aizbraukt uz Vīni šodien, bet par cik es tur esmu pietiekami jau nodzīvojies, no, tad man tā Vīna īsti neinteresē. Tad no tā, jāuztais kārtējais 2-dienīgs pārgājiens pa vietējiem ciemiem. Aizies vienu pilsdrupu apstīties, redzēs, kas tur labs ir. Šoreiz saliku vairāk ūdeni līdzā. Nu, Soma tad manām pasmagāk. Labi, nekas. Prātīgi gara. Apkārt 20 km, ko iet, gan jau vēlāk ieslēgšu kameru. Tā kaut kas zied, iespējams kaut kādas ievas, tāpēc te ir tik augsts visu laiku. Labi, šodien tāda saule spīd un diezgan silts, vismaz ejot nesot somu. Bet, reku, tur jau, protams, atkal nomācās mākoņi. 100 punkā aizies, tad sāks līt atkal. Kaut kā tā. Pagaidām jau uz leju. Slīpums ietās ļoti labi. Šitie jau es arī iepriekšējā reiz gāju. Nu, kaut kā tā te izskatās. Ko darīt? Tuvākais tāds reliefainākais apvidus. Lai uz turien tiktu, nu, pa tejienu ir jāiziet cauri. Reku, tur var redzēt. Tur jau sākās kaut kādi kalniņi. Nu, priekš austriešiem tie pauguri. Mēs kā no plakanzemes. Nu, tad tur mums ir daži momenti, liekas pat labi. Nekāda vaina. Redzēs, kā būs. Nākamajās brīvdienās ir doma uz Innsbruku aizbraukt. Kas šitas tāds diezgan bēdīgs izskatās, nolaists. Kaut kāda svētā lūkšanas vieta, vai kas tas tāds viņa. Nu, labi, pofīgi. Ejam tālāk. Nu, jā, reku, tur tie visi tie kalnavi. Tur tāds reliefaināks apvids. Tad, jā, kā jau teicu, tā domi šodien arī apmeklēt viens pilsdrups, paskatīsies, kas tur labs. Tagad jāiet ir pirmais ciems, ja nemaldos, bija Felsbruka. Tā jau pieslēgšos tad, pastīsies, kas tā pa Felsbruka tāda ir. Un, reku, te kaut kāda riebīga mākoņa valkās. Nu, cerams, ka nelīs. Lietu kaut kā, nu, nav man vēlme dabūt. Labi. Jā, nu, Felsenberg, jā. Tas ciemats sanāk kaut kur tur jāiet, bet tur jau es toreiz gāju, man negribas pa to pašu ceļu galīgi iet. Mauksim šī te citā virzienā vispār. Germans, kaut kāds Germans ciemats būs. Un šī te ejot sanāks mazāk pa šoseju, pēc tam iet. Pa šoseju iet kaut kā galīgi nevelk. Kaut kā tā te arī izskatās, no nekas. Nevarētu teikt, ka baigi iespaidīgi vai skaisti. Šītas Austrijas gals te tāds. Nu tāds viņš ir, jā.
5 km, tūlīt jau būs noiet, pirmie 5, ja teikt iesildījies būšu. Jāapstājās bišķi, jāpadzerās, jāuzpīpē. Kā saka, nav kur steigties, prātīgi gara. Tur tāds smuks pauguris. Jā, tur jau bišķiņi augstāks ir. Labi, davai vēlāk. Lūk, tā izskatās Achtung, Schießanlage. Īsāk sakot, tanku treniņu vietā. Austrijas karavīri. No, ir vieta, kur trenēties. Malači. Tikai man neizskatās, ka te baigi aktīvi būtu lietots viss šitas pasākums. Jā. Der. Tā, nu līdz tam ciematam atnāca Germans. Pagaidām nekas īpašs. Kaut kas būs, te parādīšu. Ar vecie jumti, dakstiņi. Izskatās mūžīgi stāv jau. Tur kaut kāda baznīciņa. Ar kaut kādu vecā ēka. Vien jau kaut kāda muiža vai kas tur ir bijis. Kādreiz. Raps. Tā kaut kā. Tā viņa te dzīvo. Kaut ciema zīmes, ciema beigas. Zīme jau rāda. Nekā te nav no tiem ciemiem. Tā, 9 km noiet. Jāiet tur tālāk. Labi, lejā šosei. Te es lejā un augšā neiešu. Izmetīs to virķi ar tevi. Apies tur līdz krustojumam. Nāku apmēram reku tur tam ciematam cauri. Kaut kur no turienes. Te tāds paugurs augšā. Ies tālāk. Te jau vēlāk tiksies. Ko jāšķērso tā šose. Ies tālāk. Tātad ejam tālāk. Tālāk ciemats Tautendorf, Tauten ciemats. Un tad būs vēl viens ciemats Ramzau. Tad ir ceļš ies tālāk līdz Krug, tā saucās tas vēl kaut kāds ciemats. Un tur jau mežos iekšā un līdz tām pilsdrupām. Vēl kāda 8 km. Nav tik traki. Maucam. Tuvojos tam ciemam. Tūlīt jau ies iekšā. Arī visi tie vecie sarkanie dakstiņi jumti. Un
Tie gan man patīk. Manuprāt, ļoti skaisti izskatās. Un, jā, viņiem reku katrā ciemā tāda baznīca kaut kāda. Baigi ticīgie vai kas viņiem ne. Manām Izmiras ciemats. No Tautendorfai esmu cauri, teikt 5–10 minūtēs. Tas galīgi Izmiras ciemats. Neviena dzīva dvēsela nav. Izrādās, ka es esmu te uz kaut kāda Johannesvēka, Johans ceļš. Gan jau kaut kāda ceļotāja maršruts vai kaut kas tāds. Nu, labi, labi. Man vajag tur tajos kalniņos. Izskatās, ka ceļš arī uz turien vēd, bet te vēl iko kātot. Johannes ceļš. Labi, tā smird pēc sūda īstenībā šita. Kaut kur tuvumā baigās fermas vai kas. Tā. 11 km noiets. Atreku kaut kāds Johannes ceļa atpūtas vietiņa. Soliņš. Un kas tas pa būri? Nu jā, kaut kāda svētā statuja, kas tur kaut kāda Marija svētā vai kas tas. Es jau maz saprotu no tādām lietām. Bet nu te pasēdēt, padzert ūdeni, uzpīpēt var. Skats arī nav no tiem sūdīgākajiem. Labi, dāj. Jā, nu tā es te eju pa tiem Austrijas laukiem, augšā Austrijas. Reku tur. Jau var redzēt, paceļās viens pils tornis, tur muzejs un kas tur. Tagad negribu skatīties, kā viņi tur saucās, bet man ir jāgriež pa labi un tur iekšā mežos kalnos. Varbūt rītā izmetīšu līkumu līdz tai pilī. Sestdienas, svētdienas, protams, tur ir ciet, bet nu nezinu, varbūt ir apkārtnē kaut kāds parks vai kas tur. Arī ir ko apstīties. Bet šodien man ceļš vēd uz turien. Te būs kaut kāda svētā statuja. Te būs jāgriež pa labi. Vai kur ir tā svētā statuja? Baigais. Johannes. Tas arī tas svētais. Jā. Labi. Sanāk, es baigo riņķi izmetu. Sanāk, tur gāja tas ceļš, apkārt tam laukam, te apakaļ, te tā. Nu, labi, neko darīt.
Uz vietas nosēdēt nevari, nu, pats jau tā gribēja. Iziet pastaigāties. Bet jārēķinās, ka rīt vēl apakaļ jāaiziet. Tagad jau jūti kājas jau. Gaitai. Tālāk laikam ies augšā. Tā, lauku peizāžas. Drīz ieiešu mežos. Tad jau vairs tāds skatu nebūs. Būs savādāk. Nu, lūk, esmu pie tā ciemata Krīga. Varēja jau it kā ātrāk atnākt pie tejienes. Bet tā būtu te, no labās puses nākt pa to šoseju. Un to es galīgi negribēju. Nu, lai vai kā, bet te tomēr kaut kāda satiksme braukā. Reku, Ruīna Šauensteina. Uz turien arī es dodos. Krūg, nevis Krīg, bet Krūg. Ciemats Krūg. Lai ko tas arī nozīmē. Saules pulkstens. Interesanti. Tā, reku, te stāvlaukums tālāk iet uz to pilsdrupu. Te ir rakstīts Der Schlüssel für den Berg Fried kann in Krug Nummer 29 Gelbis Haus neben. Karoče, tur jāiet apakaļ citā vienā mājā, jāprasa atslēgas, tad var uzkāpt augšā tajā tornī. Bet es to laikam nedarīšu. Te bija diezgan liels kāpums, lai es tagad iet vēl lejā un prasītu atslēgas. Negribu. Labi, ies uz to pilsdrupu, te redzēs, kas tur ir. Pamazām iet uz augšu. Nu, šitai ciematā gan bija dzīvība. Cilvēki kaut ko strādājās pa sētu. Viņi katrā mājā pļauj zāli un tā. Jā, pa tām atslēgām. Tur ciematā 29. numuru mājā var iet prasīt pret ziedojumu dabūt atslēgu, aiziet līdz pilī, atslēgt to torni un uzkāpt augšā. Bet es galīgi negribu iet apakaļ. Tas ir viens. Otrs. Nu labi, dabūšu es to atslēgu, atslēgšu, uzkāpšu augšā. Gan jau skats labs. Bet viņi jau jānes vēl apakaļ. Man ir plāns iet tālāk bišķiņ citur, nevis nākt apakaļ. Nu, kaut kā tā, nāksies iztikt bez tā skata no torņa. Labi, vēlāk parādīšu to pili. Bija rakstīts, ka 15 minūšu gājiens vēl. Ko, reku, tur jau ir tas tornis redzams. Iesāpstīsies. Te ir karsts atkal. Putniņi, čīviņi, saulītes pīri. Vēja nav. Jāvelk džempers nost. No reku īt starp kokiem. Pilsdrups. Baigās siena. Tā
Taisīja kādreiz, lai nebūtu ieņemama. Gan jau apkārt vēl kaut kādi mūri bijuši kādreiz. Herumklettern verboten. Kroči rāpties pa sienām aizliegts. Un vētras laikā ir jāatstāj šī vieta. Un sniegā un ledus apstākļos tas ir ziemā. Šeit ieeja ir aizliegta. Gan jau, ka bīstam. Bies apstīsies, kas tur ir. Forši. Apraksts. Hello. Jā, tā centrālā un galvenā atrakcija, kas te ir, tas ir šitas tornis. Bet pat cik es atslēgu nedabūju, no, tad es viņā iekšā netikšu. Tur varētu būt tāds skats. Jā, 2 eiro. Bet ir cieti, jā. Nu, neko darīt. Baigās. Labs. Tomēr tik iekšā. Uzkāpšu augšā, parādīšu. Te ir ko kāpt. Labs. Ej, tad ir. Tas ir skats. Jāmajā. Karoči, labi cilvēki ielaid, bija kaut kāds pārīts, kas arī kāpa augšā, tie ielaid manai. Nu, šitas ir skats, jā, heidi.
Jā, nu skats ir iespaidīgs uz to ielai. Augstums ir pamatīgākais. Nu, skats no augšas bija iespaidīgs. Pat necerēju šitā te divi turisti. Vienīgais pārīts un sagāja ielaid iekšā. Brīnišķīgi. Prasīja, vai viņiem vajag kaut ko samaksāt, bet viņi teica, ka viņi arī turisti, viņi ciematā jau kaut ko samaksājuši, ka nekā nevajag. Nu labi. Kā saka, 2 eiro ietaupījums. Baigās, jā, pils. Kādreiz cēla stiepa akmeņus tādā kalnā. Kaut kā tā. Jāizdomā, kur es iešu. Jāmeklē kaut kur nakšņošanas iespēja. Tais mežos. Vai tur lejā kaut kur maukšu vai. Nu, jāizdomā. Jā, labi, ka izvilkos ārā. Jā. Un te jau lejā es diez vai noiešu. Krācas var dzirdēt. Jāskatās, kur. Nu, kaut kur mežos, jā, jāiet mežās iekšā, jāpaliek. Laiks atstāt tas pilsdrups. Tātad tagad ej pa kaut kādu iezīmētu ceļotāju taku. Nu, tā diezgan aizaugusi. Izskatās, ka viņi iet lejā līdz tai upei. Kruga vai kā tur saucās. Nu, es apstīsies. Tā jau drīz jāmeklē, kur palikties. Kaut kā šoreiz uzberza tulznis. Laikam nepareizās zeķis uzvēl. Pamatīgs slīpums iet uz leju visu laiku. Ja es izdomāšu, ka man šito ceļu jāiet arī rītā apakaļ, un varēs kāpt augšā. Neko. Tā es izdomāju, es gribu noiet līdz upei, pastīties no lejas uz augšu, kā tas ir. Viss izskatās. Johannis krauta. Johannis zāle vai augs. Izrādās, ka kaut kādas nogrieztas galvas asinīm radušies. Deine rauen Blutstropfen süßen auf meiner Haut. Operācijum perforātijum. Nu labi, lai nu tā būtu. Tavas asins, tur kaut kas notiek uz manas ādas. Māks te iekšā mežā. Tā gribu līdz tai upei aiziet. Tā laikam pareizākais nebūtu iet uz leju. Mēģinās te kaut kur.
redzēs, cik es te tālu tikšu. Izskatās jau, ka te uz leju vēl johaidī, ko iet. Jā. Normāls augstums. Bet te laikam kaut kāds vecais ceļš iet vai kaut kas tam līdzīgs. Paies pastīsies. Uzgāju vēl kaut kādu veco ceļu. Nepatīk man tāds zāles. Kājas pīnās. Redzēt, tā nav nekā, kas tur ir. Ies lejā. Jā, nu tā upe tur lejā ir. Vai ko? Stāv siena priekšā. Var dzirdēt krācis lejā. Tā, ka pienāk tuvāk, tad jau viņi ir stipri lielāka tā upe nekā no augšas skatoties. Bet nu diez zīvē es te līdīšu lejā. Tur normāli krauji. Jā. Normāli krā, nezinu, kameras var redzēt, vai ne? Jā. Tur diezgan. Vai tā padomā, vai man to vajag? Jā, diezi. Vai nē, tur man nevajag līst. Nu, te it kā varētu noiet. Bet jāatcerās ir tas, ka man pēc tam atkal augšā tas viss būs jākāp. Nāfīgi neiešu lejā. Jāmeklē kaut kur, kur palikties. Ot, kas ir labāk jādara. Jāskatās, jā, koki stāv nogāza, lai panākt šitādi te neuzkrīt tev virsū. Tas viss jāņem vērā. Labi. Sapratu, ka es līdz upei tomēr nekāpšu lejā. Pārāk stāvs. Pagāju bišķi apakaļ. Tagad jāpakāpjās augstāk. Kad tur iet tas vecais ceļš. Pamatprincipi gribi noslēgt. Ej augstāk virs tā ceļa. Cilvēkiem patīk uz leju skatīties, nevis uz augšu. Apčā. Tā, hamoks, jeb šūpuļtīkls latviski ir uztaisīts. Vēl, protams, augšā nojumīt jāuztais, guļamais, apakšā anderkvilts, jeb siltinājums. Ot. Pirmīt tur, ko izgājats ar tiem krūmiem, laikam trāpīja kaut kādā ērču midzenī. Uz drēbi bija šausmīgi daudz maziņas ērcītes. Cik varēja nolasīt, bet nu, gan jau kāda piesūks ir. Jā. Vietā, it kā liekas daudz koki un tā, karina tik augšā un dzīvojies, bet tur ir aizlūzas koks, var uzkrist tās, tur aizlūzas, tās vēl kaut kur, nu baigi jāskatās, jā, lai tev nekrīt virsū, mazums kaut kāds vējš uznāk pa nakti.
Nu, plus vēl pat tas, kad attālums vajadzīgais, jā, un pietiekami izturīgi koki vajadzīgi, lai iekārt. O, tā, jā, snūgpaka, šūpuļu tīkls. Tā jau redzēs, kā būs šitā nakti. Tie likumi esot tādi, ka nedrīkst pārāk daudz iestiept, un nedrīkst arī pārāk vaļīgi uztaisīt. Nu, apmēram šādā te leņķi ir jābūt. 30 grādi, nu, kaut kas tāds. Tā, apmēram izskatās, sajies. Jāpasēž, jāpēd. Kaut kā tā, nogurums ar bišķi ir. Vairāk nekur vazāties negrib šodien. Pietiek arī. Sanāk, tur augšā kalnā kaut kādu vienu brīdi starp tiem kokiem varēja redzēt tur tās pilsdrupas. Un tur lejā, tur ir tā upe, var dzirdēt krācis. Nu, bet tur pārāk stāvs, es tur negribu līst. Kājas izlauzīju savu. Un cerams, neviens neuznāks virsū. Tā kā nevajadzētu. Normāls vidusmēra austrietis jau diezī vai šitā līdīs. Es nevaru saprast tur, vai tur negāja tā taka kaut kur. Bet, nu, lapotni pietiekam bieza, gan jau cauri neredzēs. Atgādināšu, ka Austrijā mežā kempingot un palikt pa nakti nav atļauts. Nezinu, cik tur sodu var dabūt, bet, nu, gan jau kaut kādu diezgan pamatīgi. Nu, labi, es centīšos izbraukt ar to, ka man nav telts. Jā, tas ir šūpuļu tīkls. Pagaidām es nenakšņoju, es vienkārši apsēdies, nu, kaut kāds tāds ātrums. Bet vai saietu, nu, grūti pateikt. Būs jau ok. Rītā ies apakaļ. Un pusdienās mums šodien čilīt desiņas ar bulciņu. Jā, kaut kā tā, nav nevainas. Tā jau tas šūpuļu tīkls tāda laba lieta. Apsēdies, augstāk pa zemi tu esi. Pietiekam ērti sēdēt. Moskīja tīkls jau vajadzētu. Varētu jau nopirkt Latvijas ražojumu. Modern Nomad. Jā, Modern Nomad saucās. Bet tur bišķi kad liek kapēki ēkrā. Kaut kā neesmu tagad gatavs tik naudiņu sadot. Neatceros, cik viņš tur maksāja. Jā, romantika. Jāpadzer tēju. Pamazām vakars jānāk virsū. Pirmīt tur lejā. Kaut kur likās, ka soļus dzirdēja. Nezinu, varbūt kaut kāds dzīvnieks aizgāja. Nu, cerams, ka dzīvnieks. Cilvēks es galīgi negribētu tas satikt. Kaut kā tā. Tā šī diena tad arī būs beigusies drīz vien. Nu, ja kaut kas interesants būs, vēl ieslēgšu. Tā tiekamies rītā. Pēdējā gaisma uz ielejas. Tās puses kokiem spīd vēl saulīte. Te jau metās krēsla. Te tāds paugurs kaut kāds akmeņains. Mīga arī kārtībā, reku tur. Var redzēt, nevar. Jā, lapotni diezgan biezi. Tad jau te tāds ātri tumšs paliek. Nu, kaut kā tā. Laiks nav nevaina. Tāds patīkams vakars. Jā.
jātaisas gulēt, re, ko man mīgi uztaisīt. Tas pančinieks gan ir mazliet pa mazu, bet, nu, tieši viņš nosadz tur to snuku pančinieks, jā, staša, vai kā viņi tur sauc, G2. Un nu, viņš tieši nosadz snuku guļamais. Tā arī neatceros nosaukumu. Tas bija tas Tropical vai Jungle ar moskītas ietu. Viņi tur divi veidi. Viens ir bez, viens ir ar. Apakšā improvizēts underquilts no pančo lainerīša, no Lūbī. Nu, kaut kā tā. Būs jau labi. Panākt it kā solo 2 grādus, bet nu stipri šaubos, ka būs 2 grādi. Pagaidām ir karsts. Tā kā, labi, rītā, tiekamies rītā, tad jau atpakaļ ceļš. Labrīt. Rīts skaists, saulains, putniņi čivina, bet augsts jau haidī. Varētu teikt, ka pat man bišķiņ pasala uz rīta pusi. Vasaras guļamais nebija īsti piemērots šitai temperatūrai. No tā te izskatās no rīta. Šorīt burvīgs rīts, saulīts spīd. Cik nu viņi te var izspīdēt caur tām lapām. Tā brokastīs mums turistu brokasts ar bulciņu un salātiem. Sama lapēdīsim kaut kādu pepper čilī zupu. Tā jau sajies, būs labi. Un ko aizgāja apakaļ? Jāiet apakaļ, pietiek. Sanāk, es te biju uz tāda vaļņa. Un tā vaļņa galvā tur ir stāvi krauja uz leju un upe met līkumu. Un nezinu, var tā redzēt, saprast vai nevar. Un te ir bijis kaut kas pils laikā, un viņš aiziet arī tur tālāk tāds. Jo tur tālāk augšā kalnā priekšā tur ir tā pils. Un te ir reku tādi, šitādi te tā kā akmeņi, un tie nav dabīgi. Tur tālāk bija vēl. Tā kā te bija tā pils vēl darba kārtībā, kurā tur gadā, gan jau, ka te bija kaut kāds, nu, kaut kas te bija grūti spriest kāds. Varbūt jūs zināt, kas te bija tā. Ceļš līdz upei. Vai kā? Reku vēl viens. Nu, tas taču ir kaut kāda robeža akmens vai kas tas tāds vai. Tā, man tagad jāatrod tā taka. Jāatrod taka, augšu tad tur līdz tam ciematam. Un tad jau pa laukiem atkal apakaļ. Tā kā atradu, uz tā kā iznāca. Tagad jau jādomā, kā es iešu.
Naupuļā, Sauvensteina, Šaunsteina veik. Labi, izdomāšu, pastīšos navigācijā virzienu. Nu, viens labums ir, ka mājās iet apakaļ. Ūdens ir izdzerts, somu viegli, paika apēst. Labi, nē. Jā, nu tāds. Tur tāds grāvis normāls. Slīpums liels diezgan. Te iet stāvs uz augšu. Kājām smuki. Īsti nevar saprast, pareizi aizgāja vai šķību nolaid. Vairāk laikam prasās pa labi. Šitas kaut kā griežās pa kreisi. Tā redzēs. Ka es arī pie tās upes nonācu, kā gribēju. Zaļa siena priekšā, ne? Vēl kaut kādas drupas, lecā mājiņa. Nē, bet, nu, upe man jāaiziet apstīties, ja jau es te esmu. Vai pretīgā zāle gan līdz dirsē. Bet tas nekas. Dirsē padusainta zāle. No augšā, nu galīgi neizstījās tik liela plata. Jā. Un tur ir reku tās krāces, kuras varēja redzēt no augšas, no tās pils. Labi. Jā. Viņiem te tāda dabas taka kaut kāda, bet, nu, baigi aizaudzis un tāds, nu, nevarētu teikt, ka labi uzturēts, un tur ir kaut kādās vecas mājas drupas. Te kaut kādas drupas vēl iekšā, ja tās ir bijis pils laikā tajā vai kur. Vai kas te vēl ir? Kas te tas te ir tāds? Pagrabs, bunkers. Labs. Tas jau gan jāpaskatās. Zirnekļu tīkli. Nā, kas te ir? Ieslēgs. Nu, tur. Nekas. Tāds viņš te arī ir. Pagrabs ir bijis kaut kāds. Jā. Mākmeni. Reku. Ventilācijas lūka. Vai arī kara laikā te kāds ir slēpies kādreiz. Varam. Labi. Ies tālāk. Labi, baigi jau sūdzēties nevarētu, ka nav uzturēts. Kaut kādas šitādas zīmes, nav vēl noplēsts. Jā, par vietējiem augiem tur paskaidrojam nosaukumi. Tad ir kaut kāds tiltiņš. Tiltiņš kaut kādai pietakai tai Krūgas upei. Jā. Jā, kur zemes atsegumi, tur ir akmens, dolomīti vai granīts, vai kas tas ir. Tā ir pa skaistu. Ej pa tādu kā nelielu pļauju, laiku mednieku torns. Tie viņiem te bieži visur sataisīt, kur vien iespējams. Bet reku, tur tā upe
Otrā pusē jau var redzēt, nu vienkārši kliņš siena. Jā, skaisti. Riteni nedrīkst braukt, kas tas pa sviestu. Akmeņi. Kāpēc viņiem ar riteni nedrīkst braukt pa meža taku? Ak, Tungštainšlāk. Tā krīt akmeņi lejā. Tā varētu būt. Stāvums jau pamatīgs. Ar riteni nedrīkst braukt. Vecā Eiropa. Sviests kaut kāds. Latvijā tāds ir redzēts. Nav laikam. Kas tas ir pa kukaini? Šo knapi velk to savu pakaļ. Baigā kukaini. Grūti pateikt, kas tas tāds ir. Nu labi, lai dzīvo kārtējā mednieku būda. Valderbīre. Savaļas ogas. Droši vien zemens. Un te jau ir normāls izskaidrojums. Ar bābiet un tā. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Es esmu tik, kā saka, izsalcis pēc tavas mežzemeņa mutes. Vēl kas tāds. Jā. Tas der. Tur kaut kas rakstīts. Nevar salasīt. Ceļš iet tālāk rupi. Uz to pusi. Varētu tā iet, bet tad baigais viķers sanāk iet. Nolēm te kāpt augšā. Skatīsies kaut kur bišķi taisnāk iziet. Ko pamazām rāpjos augšā. Izskatās, ka būšu atradis ceļu mazliet taisnāk. Jo, ja gar to upi es būtu gājis, es būtu baigo riņķi izgājis. Man nav gribēšana šodien iet tādu gabalu. Slīpums baigais te kāpums. Labi, neprovēšu. It kā neliek mieru tā doma noripināt akmeni, pastīties kā tas ir, bet mazums tur kāds rīteņbraucējs brauc. Putniņu čīna. Skaisti. Reku starp kokiem pavarās nedaudz skats. Diezgan pamatīgi augstumā esmu uzrāpies, jā. Labi. Ies tālāk. Tā meža laikam beidzās. Tad nelielu viķeri vien izmetu. Vajadzēja kaut kur tur, bet tur es caur mežu vairs neiešu točnu. Tagad tikai pa ceļiem, caur ciemiem atpakaļ. Kaut kāda pils vai kas tas tur ir tajā paugurā pretī. Bet tur es diez vai iešu. Labi, ka laiks labs. Gute Fahrt. Kā tad būtu labāk uzrakstījuši labu iešanu, nevis labu braukšanu. Sanāk izgāja kaut kādam ciematam cauri, nekā galīgi nebija. Eku no turienes es nāku no tā kalna, mežainā līkums uz tejienu, uz to ciemu, un aiziet tālāk uz tejienu uz leju. Kokzāģētā kaut kāda.
it kā ietās normāli, bet izskatās, ka kājā vienā tulzuma uzveidojusies. Tas jau bija vakar. Nu, neko darīt. Gaitai. Laikam jānopērk jauns labas pārgājienas zeķis. Jo vakar tām, kurām es gāju, tās abi kādreiz pirkts pa 30 eiro vai kaut kas tāds. Bet tās laikam ir beigušās. Ja jau berzē tulzums. Jā, laiks gan ir foršs. Bišķi varbūt pat vēsāks varēja būt. Šitie te svētie kaut kādi lūkšanas vietas viņiem ik pa laikam ir. No tāds smuka čiepiņi tur uz bildes. Lai arī kas tā tāda būtu. Pamazām attālinos no pauguriem un mežiem. Ēku tur tie visi. Tur es arī biju. Tur vandījos. Tagad ir tāds lauksaimniecības zemes lauki. Vējš pūš. Ēku tur priekšā kārtējais, tas tur kaut kāds tas, nezinu, kas tie viņiem tādi, kāds zinu vispār, kas tie tādi svētā kaut kāda tur tā svētais kiosks. No kaut kā tā. Šito gabalu iziešu, priekšā viens ciemats, tam cauri, un tad jau pa to ceļu, man liekas, es arī gāju, varbūt negāju. Īsāk sakot, nekas interesants te vairāk nebūs. Labi, ja būs kaut kas, vēl ieslēgšu kameru. Te jau redzēs. Karoči, te tā, pa tiem laukiem te es esmu izvandījies. Jā, kā jau teicu, reku no tiem mežiem, pa auguriem tur es nāku. Jāiet cauri šitam ciemam, tad tālāk tur augšā. Bet man apnika. Man apnika šodien steigā. Sarunāja transportu atbrauks pretī. Tad jau šodien arī tas ir viss. Aiku atkal kaut kāds kārtējais svētais. Kas tur kaut kāds nāves galvas ar ķiverē. Jā, nu tā, te viņi ir. Tā viņi te dzīvo. Nu kaut kā tā. Labi, te jau tiksies citu reizi. Nākamajās brīvdienās, nezinu, te redzēs, plāns bija uz Innsbruku aizlaist vai uz Zalcburgu. Tajā skatīsies. Varbūt nekur nelaidīšu. Viss atkarīgs no noskaņojuma. Čau, tā.